un clean feeds. Ok, dāmas un kungi, 5 tek... bet pavisam cita karte. Nē, Ap orange. Mairelito un Vipskijs pret Invesco. Un starp citu nedaudz nepareizi Oi. logo. Nedaudz To- nepareizi logo. Arī režisors salvos. sakārtosim. Vipskijs un Mairels. Var redzēt, ka iegājuši papracot arī. Zina savus lēņķīšus, zina movementiņu. Un starp citu man arī apsolīja, ka šito spēli arī komentēs neviens cits kā mans režisors. Tieši tā. Čau, Madar. Sveiks. Kārtas ir visā foršas. Esmu spēlējis, esmu iemēģinājis. Plusmīns zinu arī kaut kādas dažas stratus, kas, protams, nav vislabākie, bet, nu... Šitādās kādēs arī ir taktikas? Dažreiz var būt strati, dažreiz var arī nebūt. Viens no svarīgākajiem stratiem tomēr ir skriet virsū. Nē, nopietni, ja viņi skrien, tas ir tā kā labi, ja? Jā, tas var būt labi. Mairals jau ar 2. Wow. Nu jā, Mairis, viņš ir viens no tādiem karambita ekspertiem. Pasties kāds dīgls Mairim. Pasties kāds... Dāmas un kungi, ja kas man atnāca ēdiens, jūs paši zinat, no kurienes, no Voltiņa. Tāpēc... FC vistiņas. Nu, vot, es jums nevaru atklāt vēl savus leģendāro pasūtījumu menu. Ja nāks tuvāk fināli, tad jums pateiks, ko Sandis pasūta. Tāpēc pagaidām. Mēs piefiksēsim. Es domāju, ka... Wow, Mairals jau ir pirmā. Tagad atliek Bellissimo. Un vēl netrapa. Wow, Vipskijs. Bellissimo. Tādējādi iegūstot 2-3. Napi sācies rauns un jau Bellissimo dabūja pirmo killu. Mairals atliek. Tas ir jaunais spīlers. Jā. Bellissimo jaunais spīlers. Un tagad Mairals nādojas, pirms paspēja novienādot, Reapers jau iznāk ārā un arī nošāja Mairalu. Zini, kas ir? No. Runā, ka ir tikai viens spēlētājs, no kura baidās Mikets, un tas ir Bellissimo. Nopietni? Wow. Nu, man tā teica Rabits kaut kad. Tā būs ļoti interesanti viņu redzēt virslīgā. Vipskijs. Rabits proļoja. Tā būtu dīglu ar tīglu man dīglu. Wow. 12 HP, principā klačs. No tavas pilsētas. Jā. No mūsu pašu Liepājnieks. Bet reāli viens no vislabākajiem faniem, kāds ir Liepājas e-sportā, ir Berijs. Un Berijs ir čatnē. Berij, ko tu ņemtu KFC-ā? Gaidīsim čatā atbildi, bet, Reapers viens pats. Diemžēl nevar nošaut ne Vipskiju, ne Mairalu. Un jau ir 4-4. Nu, šitāds showdowns varētu katru dienu notikt, un es tik ēdu, un es skatos uz Vaimeriem Latvijas. Prīmā. Reapers jau gatavs pušot virsū, un vēl īsti nav dabūjis 1 killu. Mairals jau dabū, atvainojies Bellissimo. Mairals 1-2, jau ir augšā, bet redzēsim, kā sanāks Mairalam. Bellissimo, Mairals ar skaistu headshot, bet Bellissimo atnāk un notreido. 4-5. Bet reāli izstāst, ka Berijs zina stafu. Dāmas un kungi, lūdzu, izlasam visu čatiņu. Berijs zina Stelle. Tā, ko viņš ir uzrakstījis, to es diemžēl neredzu, bet, Par to, ka, ja viņš ņemtu kaut ko KFC, tad viņš izmantot Clever Discord atrodamo kodiņu. Clever atrodas kodiņš? Cilvēki? Ejam Discordā? Drīz būs. Rītdien būs, jā. Tad vienojamies čatā, lūdzu, ceram, ka galvenais čats nebūs pilns ar visādām smieklīgām lietām. Tā, lai tiešām nopietni cilvēki, kuri grib pāriest, tad viņi var redzēt to kodiņu. Mairelito ar Dīgleri un ar Aviku kombene. Mairelito! Klipojām. 5-7. Bet, vēl. 12 draudi šajā pusē. Es skatos šitādas spēles, un es pats reāli gribās atgriezties profesionālajā Counter-Strike. Sandi, stāsti,
kad tu atgriezīsies profesionālajā Counter-Strike'ā, kad mēs tevi redzēsim virslīgas spēlēs? Tad, kad mēs ar tevi uztaisīsim komandu, un no 3. līgas pacelsimies uz virslīgu. Oh! Pirmais naža gils! Uj, nažas, tas Wow! Tas galīgi nebija gaidīts. Bet nu tagad Reaperam vienam pašam jācit. Bellissimo. Un neizdodas. Kā ir Virsīs. komentēt Ja. un kopā arī observot? Ir grūti, jo Jā? fokus tev ir uz spēlētājiem, ko viņi dara. Un tad tu mēģini izteikt visai loģiski skaļi to, ko tu domā, ko tu gribi pārslēgt. Tad nepasako to, ka tu pārslēgšos uz to spēlētāju vai kaut ko tam līdzīgi. Havens beidzot pārsvarā. No raunda pārsvarā. Jā, Okay. Sapratu, tāda ir grūti. ir sarežģīti. Tu esi liepainieku. Vai tev jau var saukt par liepainieku? Es sevi nesauktu vēl īsti par liepainieku. Jo katru dienu kaut ko jaunu iemācos, un ne visus stāstus zinu par liepāju. Bet es tev Val- vasarā vienu labu stāstu pastāstīju Jā, par savu dzīvokli. Liepājas. Atceries? jā, atceros. Bet vai varam pastāstīt visiem? Nē, Nē, noteikti ne. Tie ir šausmu stāsti. Bet, nu labi, Bellissimo. Jaunais prospekts ar 8. Visas spēles līdz šim tādas diezgan līdzīgas. Ui, bet es cerams, ka mēs te nenosēdēsim līdz 1 naktī. Noteikti nē. Jo nu tagad jau ir 10-8. Drīzumā jau arī redzēsim šī mača otro karti. Bet nu, redzēsim, gaidīsim. Tagad Bellissimo 1-2. Jā, diemžēl neizdodas Bellissimo. Bija No šāda neviena. pauzīte, esmu atpakaļ. Leģenda ir atpakaļ, dāmas un kungi. Protams, ka tas ir Nopers Mārcis Klāģis no visticamāk Itālijas kaut kur ir pieslēdzies šim te 2-2 AM showdownam. Visticamāk redzēja TikTokā. Un super Vipskijs. Oi, Mairelito, Land Champion. Kā man to pateikt? Es to iemācījos no viena. No Mikijas to iemācījos, teikšu godīgi. Mikits tā vienreiz iekļēdzās lanā, un tad man tas tik ļoti iepatikās, ka man tas likās arī smieklīgi. O, Un šito būs tad es interesanti tā, redzēt. jā. Tā. Ew, bet 12-9. Havens. Vēl viens rauds šajā halfā. Nē, ko? Nē, es atvainojos kartē. Iespējams. Tad Bellissimo jāmēģina izvilkt visu šo kartu. Viņam jābūt tagad 2 skills. Ļoti svarīgi skills papildināšu. Bet nu, jā. Vipskijs. Ļoti, es gribu pateikt vienu lietu, ka jā, Havens uzvarēja, bet tas nemaz nav vissvarīgākais. Man liekas, ka tikai tā kā sildošs moments notika arī Igaunijas virslīgā. Pastieties. Es neko nesaprotu igauņu valodā, bet man liekas ļoti forši. Katrā ziņā es esmu paēdis. Ja es esmu paēdis, paldies kurjeram. Ja? Un Lai arī pārslēgsimies. Kāpēc ir manas tajā Ko? tikai mačs? Kur ir tavs? Es vēl kamēr neesmu uzlicis, tā kā varbūt parādīsies nākamajā mačā. Es ceru. Es nezinu. Nē, cik tad sarežģīti es būs. domāju, Bet nu šobrīd- močiem mani ārā nost. Jā, šobrīd tad aizējām uz Paga, pauzi. otrā karta, pateikšu, otrā Ah, jā. karta, zin kāda? Aim-mapē klasika. Klasiskā aim-mapī. Aim up. To būs ļoti interesanti redzēt. Tad Jā, un starp citu AVP mapi nopikoja Invesco. Un aim klasisko nopikoja Haven. ok. Jā, šobrīd, kamēr mačs vēl nav otrā kārta nav sākusies, aiziesim uz pauzīti.
9. Un Jā, dāvāts un kungi ir pulkstens 9. Un mēs esam uzsākuši jau otrās spēles, otro kārtu. Vipskijs ar klaču 1-2. Vitālijs Valdis. Ļoti skaisti viņam nazītis. Redzējām arī Vitāliju tieši posterītī. Vieslīgs. Un šeit, protams, visi saprot, ka ir jāņem M, Mikta M, ka jāņem un Mairels labi nosprejo. Mairs Petrovs nomaina uz kreiso roku un gatavs pastīties uzreiz mērķē. Uzreiz gatavs nākamajam raundam. Saprot info par abiem. Vipskijs ar uzpu. Interesanti Vipskijam izvēle. Mairels pret Beliju Belijs. A, tu observo vai tu pats zināji, ka... es observoju. Wow, kāds zināja, ka Belijs dabūs kilu? Pilnīgākā veiksme. Labi, šitais rauns tagad uz tevi. Oi, Mairās jau ir pirmo dabu... Atvainojos ar otro, un es pat nespēju saprast, kas notiek, ka Belismo jau izvalk raunu. Turpini. Tad iegūst tad jau otro raundu. Tagad, protams, 2v2 situācija Mairās. Džek, Mairās dabūt Džeku midā. Tagad Belismo atliek viens pats, bet nedabū. Mairās savāc trešo raundu. Un ejam jau uz sesto. Jā. Vipskijs var, Vitālijas. Var. Bet jā, par maz kā P3 Invesco. Domāju, pakomentē nākamās spēles, tad citu EC Banka Cyberman hypot maisīs būs. Tagad Reapers. Viens pret... Jā, Vipskijam. Un Reapers arī dabūja. Vipskij tādējādi iegūst 4. raundu. Un arī skatīsimies, kas notiksies. Izskaidīt 8. raundā Mairels viens pats cīnās un arī dabūja. Pieredze. Tad noteikti pieredze. Viņš tā kā... Kā to pasaka? Bet interesanti. Šitā ir AIM karte, viņa ir Facetā, bet mēs redzam Fastcap logo radarā un arī uz sienas. Ko? Es nebiju pamanījis. Redzi, radarā arī Fastcap. Es tagad arī pamanīju. Kas ir? Interesanti. Bet jā, Mairels pieredzējis čeks vispār. Un šeit tā, nav ārmors. Redzējāt, cik tīzli sanāca Belijiem pieņemt lodes. Belijiem tāda augstā duša, tādas iesvētības pirms spēlēm mēs pat virslīgā. Pirmo reizi viņš satiek šos spēlētājus, iespējams pat tādus Havenus Baltijas čempionus, starp citu Havens, Mairels. Bet, ne 2-2 Counter-Strike'ā tieši 5-5 ir tas, kur viņi ir izcili. Varētu to profilakses pēc fināla uzlikt best of 1, vai tāds rītīgākais trilleris. Super trilleris. Viena karta būtu noteikti ļoti garlaicīga, bet Kādā veidā Vitālijas reāli bez armora gan uzvarēja. Ok, vai redzēsim trešo karti? Šis būs neveikli. Šī situācija būs ļoti neveikla. Vipskijam. Jā. Kas tur bija? Reapers jau pataisno bija gatavs šaut Vipskiju. Kā tas varēja tā notikt? Iespējams, šī half pārslēgšanas situācija, tur iedod 5 sekundes vai cik tur sekundes freeze time, kas ir ļoti nepatīkami, bet, tomēr. Belijiem jauna taktika, Belijs vēderā sprejo. Vismaz pāris pēdējos raundus Belijs. Bet neviens vēl nav paņēmis Aviku, starp citu. Reapers, Invesco reāli atpakaļ. Invesco back in game. Mairels joprojām domā, ka pa labi ir spēlētāji, bet ir informācija par abiem un rekord arī Invesco ar 9. Berī, Džekiem vajag tevi. Jā, Belijs. Opiņā. 7 HP. Bet viņam
Viss cieņa ir iespējams vēl izvilkt šo raunu, jo nu Vipskiem un Mairolam nu, nav daudz HP 34 Bet un pašas 35. Bet Bēlīs arī kaut Oh! ko, bet moj Vipskīs! Kas par precizitāti? Kas par Ļoti ātri izpīko un arī precizitāti? dabū. Ok. Reapers 4 HP, starp citu. 4 pret, nu, te Mairelam. Mairels arī sāk snīkot. Mairels par sieniņu. Nu, Mairelito, viņš ir čempiončiks. Tieši tā, Berī. Es domāju, ka tas ir arī labs komentārs. Ui, Mairels ļoti svarīgs ātrs kills, bet Bellissimo. Ui, smuks kombo Belijam. Starp citu arī Belijs ir jūrnieks, līdzīgi kā Nopers, man liekas. Pēc insaidiem dažādiem. Vipskijs izdzēš Beliju, un šeit ir Reapers pret Maireli. Jaunā skola pret veco skolu. Jaunā skola pret veco skolu. Māča. Vecā skola. Vecā skola tomēr. Vecā Tomēr pieredze skola ir. zina, vecā Jā. skola zina, kas jādara. Tur citu varbūt daži nebija piefiksējuši. Šī karte ir gājusi dažādām versijām cauri. Jo, nu, es atceros, ka šī karte, es atceros, es biju vēl spēlējis uz CS1.6. Tie, kas nezina, tā ir. Bet viņa vienmēr ir bijusi viena un tā pati. Jā, pēc layout principā tāda ir bijusi viena un tā pati. Vienmēr ir arī aizmugurē tas milimetra pacēlums. Jā. Tā ka jā, un īstenībā neviens to vēl nav izmantojis no visām šīm komandām. Belijs ar kalašu, tā var būt kļūda. Mairim arī kalašu. Mairis nomaina uz Zemku. Vipskijs. Un šeit klačs no Belija iespējams. Klačs no Belija, es jūtu. Klačs! Jā, jo viņam bija krūtā Emka. Nu, 11. Invesko. Belijs. Belijs ar 2 burstiem. Haven't comeback? Invesko comeback. Fui, jā, pareizi. Pagod, tad 3. karta Dīgla kartē. Tā, Vipskijs. Jā, bet Belijs. redzēsim, vai būs trešā. Ui, Mairis. Ejam uz overtime. Overtime. Ej, tu no. OT. Un Reapers ir gatavs šaut. Bet nervok jau. Laisumā 1-2. Ja ir iespēja izpašot, tad vienmēr jāmēģina to darīt, jo nu pretinieks to negaidīs. Un jau 2 raundi šajā overtime havariem. Beigās Bellissimo pēdējais atliek. Diemžēl arī nokrīt. Jā. 15. Bellissimo interesanti. Bet pagad, 15, 12, pat nepamanīja māča. Par labu Haveniem. Jā, vai tiešām ir? Ui, Vipskijs ar uzpu. Uzps uzvarēja Emku, tas ir Mairelito. Tas ir arī Havens. Havens uzvar. 2-0. Havens uzvar 2-0 un ejam uz nākamo spēli, kas jau ir EC Banka pret Cyberman. Maza pauzīte, dāmas un kungi, un tad lecam iekšā ar EC Banka Cyberman.